Labvakar visiem! Šovakar mēs izejam tādā interesantā eterā. Es domāju, ka daudziem būs ļoti interesanti, jo daudz šo cilvēku atpazīs, ja, tas ir Tārs Ramats. Un cilvēks, kurš nodarbojās ar daudz dažādām lietām, bet visvairāk man interesē parunāt par brīvo cilvēku un par vīru lietām, ja. Un Tārs pastāstīs nedaudz par sevi, jo es pieļauju, ka maniem skatītājiem ne visiem viņš ir zināms cilvēks, ja, bet katrā ziņā lielākā daļa, es domāju, viņa atpazīs. Sveiks, Tār, tu esi ēterā un dod tev vārdu. Nedaudz pāris Sveiks. vārdos par sevi. Man ir pirmkārt ļoti liels prieks, ka tu atsaucies. Sveiks, Ivar, sveiks, skatītāji, klausītāji. Dažos vārdos par to, kas esmu. Es varbūt arī vairāk gribētu pievērsties tieši tam, ko tu uzrakstīji plakātā par to, ka savu ceļu gājējs, un es domāju, no tās vietas es arī sākšu. Man liekas, ka kolosāls nosaukums. Man ļoti, ļoti patikās. Es tiešām apsveicu, jo patiesībā, ja tu esi pamanījis, es domāju, ka tu esi, jo man bija liels pārsteigums savukārt, ka tu klausies un skaties mans raidījumus, ja. Man tas bija pārsteigums, man bija liels prieks, ka tu minēji arī, ja, ka tev romāns patīk, ja, jo romāns tiešām ir interesants cilvēks, ja. Ļoti daudz zinošs, ja, daudz pieredzējis cilvēks, lai arī jauns pēc gadiem, relatīvi jauns. Un es vienmēr cenšos izvēlēties plakātu nosaukumus. Lielākā daļa plakātu nosaukumu ir manas veidoti, pa 90%, un cenšos atrast tādus atraktīvus nosaukumus. Nevienmēr varbūt es pieturos tai tematikai, bet tā nu ir. Bet labi, jā, atvaino. Jā, par to, kas ir līdz tam savam ceļam, to var izlasīt, var apciemot mani Facebook, un tur es esmu sarakstījis to, ko es esmu darījis sociumā pirms tam. Bet tas, kas ir, varētu teikt, pēc tam, vai varbūt man vajadzētu pateikt arī to punktu, varbūt, kur tas sākās, un tas ir arī lielā mērā saistīts ar to projektu, ko es joprojām turpinu, kas ir Mana taka, kas ir gan YouTube kanāls Mana taka, gan Telegram kanāls Mana taka, gan mājaslapa Mana taka .lv, kuras arī tad dalos savā redzējumā, savās sajūtās par to, kā es tveru, redzu pasauli un kā man šķiet tas viss tālāk virzās, jā. Un tas nosaukums Mana taka atnāca pirms gadiem 12, kad mēs ģimenē nolēmām dibināt privātu skolu un meklējām nosaukumu. Un tad atnāca tas vārds Mana taka, jo tad, kad, lai būtu skaidrs cilvēkiem, kas varētu nākt tajā skolā, kas tad ir tas, par ko iet runa. Un tas galvenais man šķita, ka ir iespēja katram iet savu taku, jo šobrīd, ja mēs runājam par izglītības sistēmu, tad tomēr tas ir viens lielceļš, visi vienā virzienā un vienā ātrumā. Un tas Mana taka, tas nozīmē, ka es esmu tiesīgs un arī atbalsts no pieaugušiem, kas vada to procesu, ir tajā, lai tu atrastu savu taku. Jo tas, kā mēs ejam pa dzīvi, sākumā mēs noteikti pieslienamies kaut kam lielākam, līdz ar to mums šķiet, ka tur ir drošāks, tas ir saistīts ar jebko šajā pasaulē, ja. Un pakāpeniski mēs nonākam uz mazāku ceļu, vēl mazāku, un iespējams, kad vienā brīdī mēs nonākam bezceļa stāvoklī. Un tas ir tas brīdis, kad ir jāizdara lielās izvēles, vai tu paliec komforta zonā, kurā it kā viss ir zināmāks, bet tādā sirds līmenī, dvēseles līmenī kaut kas tev tomēr neļauj apstāties un liek tev doties tajā mežā, kur iespējams ir tev jāizmin tā savu taku. Un tad, jā, pirms 12 gadiem mēs neredzējām iespēju saviem bērniem, tajā lielajā piedāvājumā, kas pastāv, jā, un mēs dibinājām tagad savu skolu. Tai skolai nebija ilgs mūžs, bet katrā gadījumā tas bija punkts, kurā mēs aizvien vairāk un vairāk atļāvāmies iet to savu ceļu, pēc tam mēs pārgājām it kā, jā, tā skola mūsu bērniem nebija izveidot, jo tad, kad pienāca viņu vecums iet
īsti tā skola vairs nedarbojās, un tad mēs it kā sākām ar vienu skolu, kas mums likās pieņemama, bet jau pēc samērā īsa laika mēs aizgājām mājmācībā, un tad atnāca 2020. 21. gads, kurā tika pieņemti ļoti interesanti lēmumi, un viens no tiem skāra arī izglītības jomā, kurā pārtrauc finansēt izglītības iestādes mājmācības jomā par 90%. Un tad faktiski sanāca tā, ka mēs to visu procesu vadām, mēs par visu uzņemamies atbildību, mēs visu izdarām, un mums vēl kādam jāmaksā par katru bērnu kaut kādu 80 eiro tajā brīdī. Ļoti precīzi. Un tad mēs sapratām, ka patiesībā ik viens lēmums, kas ir pieņemts, sākot no tā laika, viņš ir noziedzīgs, un mēs esam tiesīgi nepakļauties šādiem lēmumiem. Mēs vienkārši, var teikt, palikām gaisā. Un ar to arī tālāk bija, teiksim, tā saķeršanās ar sistēmu par šo jautājumu. Un kaut gan mēs oficiāli bijām pieteikuši streiku izglītības sistēmai, arī tāda niansīta. Un tātad ar katru to soli, ko tu ej tajā mežā, kur neviens nav iepriekš gājis, tu tā kā apzinies, to savu veidu misiju, ko tu dari. Bet tas nav tā kā priekš kāda cita, tas ir tā kā vairāk tā kā priekš sevis, priekš saviem bērniem. Tas ir tā kā, mēs to darām sev. Un tas, ka tas var iedvesmot kādu citu vai var parādīt iespējamo taku prom no lielceļiem, tas arī ir tāds blakus efekts, kas parasti notiek šādos gadījumos. Saka, lūdzu, es atvainojos, man ir jautājums tāds viens, noteikti skatītājs, tas arī interesēs, kā šobrīd ir tieši šī lieta cīņā ar sistēmu. Laikam diezgan sarežģīti, ja? Jo neskapēc viņi nevēlās izglītotus cilvēkus, un viņi nevēlās, kad būtu šī te paša māja izglītība, kā teiksim, tas bija senos laikos. Jo toreiz arī ļoti daudz cilvēku mācījās tieši privāti, bija īpaši jau bagātiem cilvēkiem bija privāti skolotāji, pat bija vairāk privāti skolotāji, bija gan valodnieki, gan matemātikas mācīja. Un tas bija ļoti, ļoti populāri, un šie cilvēki patiesībā bija ar ļoti augstu gan IQ, gan inteliģents, gan viss pārējais, jo viņiem mācīja visu, viņiem mācīja ētiku, viņiem mācīja deju, viņiem mācīja visdažādākās lietas, kas ir nepieciešams. Vīriešiem mācīja arī vīru lietas, kā pieņemsim paukoties, jāt ar zirgu, tā tālāk. Jā, tas tā ir, un tieši šodien man bija saruna ar vienu cilvēku, atklāja to, ka man bērni neiet skolā, bet ir tā kā mājmācībā, līdz ar to tāds sašutums, bet es viņiem saku, tie ir pēdējie 50-100 gadi, kad šādā veidā, vai tad pirms tam cilvēki neizauga, man liekas, ka tieši tādā cilvēcīgā jomā viņi bija daudz tālāk tikuši. Tieši tā, unikāla grāmata. Ziņā un visā tajā, kas ir cilvēka būtība. Tur bija lielāka gan izpratne, gan arī tas veikums dzīves gaitā. Ir unikāla grāmata un arī filmas, starp citu, atrodama sena filma, gan Mazais lords Fauntleroys. Ļoti, ļoti interesanti grāmata par vienu mazu lordu, un arī par viņu izglītību un kā viņš iet pieaugušo pasaulē. Tā kā, tas tā. Cik ir grūti cīnīties ar sistēmu šobrīd tev? Ja tu vari stāstīt, tas ir YouTube, tā kā atzini, ko var, ko nevar. Es to vairāk nedaru. Tas bija savā veidā tāds arī tā kā, savu veidu pārbaudījums vai izaicinājums. Un arī tie bija citi laiki, un es arī biju cits. Šajā brīdī izējot to pieredzi, ko es izēju, es saprotu, ka nevajag to enerģiju tērēt tur, kur vienkārši ir bezcerīgs gadījums. Ja? Un tur es arī sapratu, ka nekas no tā, kas saistīts ar cilvēku tiesībām, ar pamatiedzīvotāju tiesībām, ar visām starptautiskajām, kas ir sarakstīts, nekas nedarbojās šeit, Latvijā. Par pārējām valstīm es nezinu, bet šeit tas ir totāla ignorance par pamatlietām. Ja? Un mēs jau labi saprotam, ka patiesībā varai
Latvijā nav nekāds pamats, jo nekad nav noticis deleģējums no cilvēkiem šajā zemē, ka kāds mūs var pārvaldīt. Tas vienkārši ir Tieši tā. kaut kā iegājies, un lielā mērā es gribu teikt, ka tā ir arī izglītības sistēma, kas izdresē paklausīgs cilvēks, kas neuzdod liekas jautājumus, kas iekļaujās plūsmā un tā tālāk. Faktiski iznīcinot nākotni. Jo, ja mēs visi tādi kļūsim, tad ar to arī cilvēks stāsts būs beidzies. Un šobrīd mēs redzam, ka mēs esam nonākuši tajās krustcelēs, bet cerība ir, jo ir tādi cilvēki, kas tā kā neskatoties ne uz ko, ne uz kādiem kārdinājumiem vai biedējumiem, vienkārši paliks saskaņā ar savu sirdsapziņu. Es tev viennozīmīgi pievienojos, tikai redz tā mana sāpe, kā es to saprotu, varbūt, ka es nepareizi saprotu, tāpēc arī ir mans kanāls izveidots, kad man ļoti gribētos, lai tie cilvēki būtu tā kā vairāk. Un tā ideālā forma būtu, ja mēs būtu vispār pārsvarā, teiksim, ja tas 51 saucamais, kā viņiem vienmēr tas ir svarīgi, ja. Kā to izdarīt, es nezinu, jo cilvēki ir ļoti sašķēli. Pietiek ar 20%, 15, 20, pat 10 pietiek, ja. Šobrīd es domāju, ka ir dažādi viedokļi, bet es uzskatu, ka mēs esam tik daudz, ir tikai šobrīd tā, ka ir vēl kāds procents, kas klusē. Mēs viens par otru arī nezinām. Arī, protams, kad, jā, te ir jautājums par tīklojumu izveidi, par kaut kādu kopienas, kopības, kaut kādas, sistēmas vārdā runājot, organizācijas izveidi vai doma biedru grupu, jebko, kas kaut kādā ziņā, daudz lielākā mērā varētu ietekmēt. Bet šeit ir atkal tas, kas ir atziņa pēdējos 5 gados, kad laikam jau vēl tā situācija ir pietiekami komfortabla, pietiekami pozitīva, lai notiktu šis lūzums. Tomēr ir vajadzīgs vēl dramatiskāki notikumi, lielāks spiediens, kas visdrīzāk arī būs, jo varbūt tā klusēšana arī radīs to, kad tiks spēlēts uz visu banku no tās puses. Un līdz ar to tad tie klusētāji iespējams pievienosies tiem, kas par to jau runā kādu laiciņu. Un tad varbūt, ka tā kritiskā masa būs pietiekami, lai tos kausus pārsvertu. Bet tad, kad es runāju, es saku, es nekad nerunāju par kaut kādu Latvijas situāciju. Latvijas situācija ir šeit neviens neko nelēm, šeit tikai izpilda. Tie, kas nokļūst it kā augšā, ja, tā elite, viņa tikai izpilda. Nav iespējams, nav nekādu instrumentu, lai tu varētu kaut ko mainīt šeit Latvijā, tā kā mēģinot spēlēt pēc sistēmas noteikumiem. Tas ir izveidots tā, ka šeit nekas nav atkarīgs, nekāda ietekme un nekāda rezultāta nebūs. Tāpēc es drīzāk sliecos uz to, tāpēc es arī varbūt pasīvāks esmu savās darbībās pēdējā gada laikā, kad es saprotu, kad ir jānotiek laikam kritiskākiem notikumiem, lai mēs tiešām varētu kaut ko šeit mainīt un ietekmēt. Jā, es šajā brīdī ļoti sasmējos, tāds smīniņš manī parādījās, bet tāpēc, kad mēs ar tevi par to neesam runājuši, bet tu pilnīgi runā maniem vārdiem, ja? Tas, ko es arī ļoti bieži savos redzījumos teicu, ja? Es tāpēc arī pilnībā nesakoju gadiem ilgi jau nekādām ziņām līdz, kas notiek Latvijā, nekādiem sorosītu melu mēdījiem, pilnīgi nevienu klikšķi neklikšķinu, lai viņas nebarotu, jo es tieši tāpat kā tu uzskati, ka šeit nekas nevar tādā veidā mainīties un ka viņi pilnīgi neko nenosaka. Viņi ir pārdevuši savus dvēseles par Jūdasa grašiem, kā es vienmēr saku. Un jā, man prieks, ka faktiski tu saki tieši to pašu. Citiem vārdiem nedaudz. Jā. Varbūt, ka mēs tad varam pieķerties tai brīvu cilvēku tēmai, jo mēs jau par to patiesībā runājam. Es tā kā pateikšu no savas puses, kāpēc mēs par to jau tā kā runājām. Jo
Mans uzskats šobrīd ir tāds, ka tas nav saistīts ne ar kādu juridikciju, ne ar kādiem papīriem, ne ar kādu veidu, kā pareizi parakstīt dokumentus un tā tālāk. Šis jautājums ir sekundārs vai vēl tālāk. Tas, kas veido brīvu cilvēku, to sajūtu, tā ir tāda tā kā apjaušana, kas tu esi, ka tu neesi tikai ķermenis, jo tad, kad tu brauc, pieņemsim, ar mašīnu Volvo, tu jau neesi Volvo, pareizi. Tu esi kāds, kas vada to Volvo. Līdz ar to arī tā analoģija ir ar šo fizisko pasauli, matēriju, ar ķermeni, ka tas ir vienkārši instruments tavās rokās, arī Dieva rokās, saucam to dažādi, bet tas ir veids, kā mēs varam šajā realitātē, šajā materiālā pasaulē tā kā darboties. Bet tas nenozīmē, ka tas esam mēs, tas ir tā kā ar mums, tas ir manī, vai tas ir, vai saucam to, kā gribam, bet tā ir tā kā, daļa no mūsu stāsta šeit uz zemes. Līdz ar to tā apjausme par to, ka tu esi, vai tu esi pieredzējis, visdrīzāk bez pieredzes ir grūti to tā kā, spērt to soli tālāk. Tad tas arī ir tas sākums brīvam cilvēkam. Jo tad, kad tu saskaries ar to, tu apzinies, kas tu esi, tu esi kontaktā ar savu sirdsapziņu, un līdz ko tu esi kontaktā ar savu sirdsapziņu, tad tas ir tavs orientieris, nekas cits tev pretīm var stāvēt pūlis, kas saka, tu neesi pareizi, bet es palieku pie savu, jo es esmu kopā ar savu kanālu, ar savu sirdsapziņu, ar augstāko. Līdz ar to tajā brīdī sākās brīvs cilvēks, jo viņš ir spējīgs pieņemt lēmumus ārpus tā, ko viņam piedāvā, ārpus tā, ko viņš redz, dara citi. Jo cilvēks ir mimētiķis, viņš mācās skatoties uz citiem, viņš mācās darīt to, ko dara citi. Viņš būtībā lielu daļu dzīves kopē pārējos, gan vidi, kurā viņš atrodas, gan cilvēki, kas viņam ir apkārt. Un tā viņš dzīvo, bet pienāk tas brīdis, kurā ir savā veidā aicinājums doties tev tālāk, doties ārpus zināmā, doties ārpus iemācītā, iespējams atzīt to, ka tu neko nezini. Un tas ir ļoti labs sākums tam, lai tu varētu kļūt brīvs no tā, ko tu esi iemācījies, no tā, ko tu esi iedresēts darīt, no tā, ko tev ir kāds pateicis. Tad tu vari sākt pieņemt lēmumus, kas ir patiesi, kas ir nepatiesi, kas ir derīgs, kas nav derīgs. Tas ir tas brīdis, kurā sākās tā brīvība, jo tu uzņemies pilnu atbildību. Tu uzņemies pilnu atbildību, nevienu vairāk nevainojot tajā, ko tu piedzīvo. Un tā ir tā sava veida brīvība, kas nevienmēr visi to gribētu. Jo tad, kad tev ir liela atbildība par sevi, un ne tikai par sevi, bet par tiem, kas ir tev apkārt, par ko tu esi arī uzņēmies atbildību, tad tas ir liels izaicinājums. Un tāpēc ne visi varbūt tajā virzienā grib skatīties un doties, bet tā brīvība ir tas, kurā tu nonāc tādā saskaņā ar sevi, ar pasauli un būtībā arī sāc iedzīvināt šī cilvēka principus šeit uz zemes. Protams, pretestība ir un viņai ir vajadzīga, lai tu norūdītos, lai tu kaut ko iemācītos un saprastu. Jā. Un tālāk jau tas, vai mēs to formulējam papīros un skandinam visai pasaulē par to, ka tas brīvs, tas ir sekundāri. Tas, ja tev papīri viss kārtībā, bet tu neesi nonācis tajā savā sajūtā, tad tie papīri neko nedod. Tu viņus nevarēsi aizstāvēt. Tu viņus nevienā institūcijā nevarēsi aizstāvēt. Bet tad, kad tev ir šī pārliecība, tad arī tavi vārdi, tava aizstāvība būs daudz būtiskāk un vērā ņemamāk. Tā es varētu teikt par to pirmo tēmu. Tā kā es īpaši par to juridikciju nemaz nevēlos runāt, jo ir daudz dažādu mēģinājumu kādam kaut ko pierādīt, bet es domāju, ka tas vienā brīdī tu saproti, ka nav jēgas tam visam. Jā,
Šim es visam pievienojos pilnībā. Vispār nav ko piebilst. Arī ļoti, man liekas, labi izstāstīja. Tā, ka nu, īpaši jautājumi nerodās, bet tomēr ir tas viens šķēps, par kuru cilvēki krīt uz vienu vai otru pusi, ja strīdās tie, kas ir it kā tās barjeras pareizajā it kā pusē, ja, tā ir mazākumā, bet tik un tā notiek ļoti liela strīdi, un tā tēma ir tāda, kad man arī ir pārmetuši, tu esi sistēmā, tu atbalsti sistēmu. Es saku, kā es atbalstu? Diemžēl, kā saka, citreiz tas benzīns ir jāielē, un tā bankas karte kā reizēm ir jālieto, ja, kaut vai lai rēķins apmaksātu. Bet tas jau nenozīmē, ka es kaut kādā vēl citādā veidā atbalstu sistēmu. Kā tu uz to skaties? Jo ir ļoti, daži uzskata, jā, kad ir dzīvot mežā, teiksim, jā, tur uzbūvēt savu mazo būdiņu, kā saka, jā, šalašekā ir tā labā dziesmiņā, ko Visockis kādreiz dziedāja. Tad varbūt vēl var, bet arī es domāju, ka Latvijā nevar izdzīvot, bet man liekas, ka kaut kādai minimālai miedarbībai ar to sistēmu, bez tā nevar izbeigt, vismaz šobrīd. Jā, ir tāda sacenšanās, mēģinājums kļūt pašpietiekamam, mēģinājums tā kā būt vispār nekādā veidā atkarīgam no tā, kas it kā ir tajā sistēmas pusē. Bet es piekrītu, ka tā ir zināmā mērā tāda, tas ir iespējams, un iespējams, ka kādam to vajag, bet zināmā mērā arī absurda situācija tieši šajā brīdī. Jo tā problēma ir tajā, ka, protams, kad ir vajadzīgs kaut kāds cilvēku skaits, kaut kāds tīklojums, kaut kāda kopiena, lai mēs varētu būt pašpietiekami. Katrs pats par sevi, tas nav iespējams. Pat arī tādā ģimenes lokā ir pa maz cilvēku, lai tu varētu pavilkt visu to vezumu. Līdz ar to mēs varam, protams, diskutēt, vai tam ir vajadzīgs 100 vai 1000 vai 10 000 cilvēku, bet tā ir tāda viena perspektīva, kurā mēs varam vismaz par to pamēģināt, jo runāt, man liekas, ka par to vairāk īsti nevajag, ir gana daudz par to izsacīts. Bet, jā, ko es gribēju pateikt par to sistēmu? Jā, tad vienkārši tie resursi, zināmā mērā mums ir atņemti. Kāds ir uzlicis to roku, lai mums ir jāmaksā par to, kas patiesībā ir pa brīvu. Un tāpēc jau runa par to, ka mēs drīz maksāsim par elpošanu, tas ir traģikomiski, bet es pieļauju, ka priekšlikumi tajā sistēmas pusē visdrīzāk tādi ir bijuši. Ja? Viennozīmīgi. Es par to arī esmu stāstījis. Jā, līdz ar to šajā brīdī, kad mums ir atņemti resursi, tā kā mēģināt kādam pierādīt, ka es varu bez sistēmas, var to darīt. Iespējams, ka to var arī izdarīt, bet vai ir jēga? Līdz ar to es drīzāk šobrīd pats un arī citiem iesaku darboties fleksiblāk. Tā kā apzināties, ja tu apzinies, ka tev tā lieta ir vajadzīga, pieņemsim, kaut vai nokļūt kaut kur, jā. Ja tu apzinies visu to, kas tu esi un ko tu dari un kāpēc tev šādā veidā ir jādara, tad nav nekāda problēma to darīt. Tas ir tikai tāds tā kā principi jautājums. Ir varbūt, kas ir ļoti principāli. Un arī es kādu laiciņu atpakaļ biju ļoti principiāls, un tāpēc tā saķeršanās bija varbūt tik redzama un tik aptveroša. Bet šajā brīdī, ja es ar šo pieredzi, kas man ir, es noteikti būtu rīkojies savādāk. Arī tu mainījies, un tu esi izdarījis, manuprāt, ļoti pareizs secinājums, tāpēc, ka tieši tā, viņiem ir pārspēks, un tagad iet sisties pret milzīgu pārspēku, tas ir vienkārši neprāts. Bet te ir jāmēģina tā kā cīņa meistariem, ir tā labā cīņa aikido, ka tu mēģini to pretinieku, kā saka, milzīgo spēku iegūt savā labā. Un faktiski tu virzies uz to, un tieši tāpēc es uzdevu tev šos jautājumus. Un pilnīgi nav ko piebilst. Es tev tagad uzdošu jautājumu no Gustava Lindas, kurš raksta te vairākus jautājumus tev uzreiz, kur rodat spēkus neiet pa lielceļu līdz ar sistēmu.
Un tad viņš turpina, tas ir ļoti grūti, kas jūs iedvesmo, kur meklēt informāciju. No informācijas, domāju, ka Gustavu var atrast daudz, kur jā, un arī kaut vai šajā kanālā ir diezgan daudz informācija bijusi par dažādām lietām, bet pastāst tu no savas puses, nu, faktiski viena lieta arī Gustavu atbildēja, ja, nu, pirmkārt var pieteikties, visiem es to aicinu, ja, pieteikties tā arī YouTube kanālam, tie, kas lieto Fakbook, ja, tie piesakās arī Fakbookam, un ļoti nemīlam platformam, ja, man izmet tur ārā, tāpēc man ir tāds arī, nu, īpaši agresīvs naids par to visu, ja, jo man paprasīja ar ID kartes, var ar ID karti pie viņiem pieteikties vai pasas datiem, ja, nu, protams, ka es to nedarīšu. Jā, nu, un ir vēl viena lieta, tā es domāju, mums jāpadomā visiem kopīgi, varbūt šajā redzījumā mēs arī varētu aicināt, kad ir, nu, tomēr neatkarīgākas platformas, nu, pieņemsim Bastions, ka mēs visi varētu sākt lietot Bastionu. Jā, es par to arī, nu, es esmu visu laiku par to domājis, es pat esmu kaut ko mēģinājis, bet tā problēma ir tajā, kad nav tās kustības uz turien. Un es domāju, ka tieši tā. Cilvēki varbūt ir kaut kādi pionieri, kas sākumā, nu, pieņemsim, mēs sākam tur darboties, tas nekas, ka mūs tur neklausās un neredz, bet mēs būtībā uztaisam iestrādes. Un tajā brīdī, kad būs, nu, pienāks tā X stunda, tad es domāju arī cilvēki pievienosies. Būs par vēlu, atvainojos. Bastions ir sarežģītāka platforma, par to es pastāstīšu saviem skatītājiem, kā es tur redzu, kādā nākamā redzījumā netērēsim uz to laiku, bet es uzskatu, ka tas ir apmēram tā, kā mums bija viens kolosāls kapteinis burāšanā, jo burāšanā īpaši ir sarežģītāka laika apstākļi, ir ļoti, ļoti ātri jārēģē, un tur momentāli ir komanda pievelts. Un, ja tu neesi sekundes simtaļās to izdarīsi, jā, paldies par vēlu. Jā, jo visu laiku ir jāstrādā ar zēģelēm, jā, un tas ir ļoti nopietni. Un te es arī gribētu teikt, paldies par vēlu būs. Tā kā, nu, tas tā. Bet, nu, tomēr... Es atbildēšu uz to jautājumu, kas bija par to spēku pozīciju. Nu, viņa atnāk, jo vienā brīdī tu vari pateikt to, ka tu nevari darīt savādāk. Nu, ka tev patiesībā nav tās izvēles iet vairāk par lielceļu. Vienkārši ir milzīga pretestība. Viņa ir tā kā, nu, tā kā slikta duša paliek vai pretīgums, ja es turpināšu tā kā dzīvot, tā kā es dzīvoju un darīt to, ko es darīju. Es vienkārši, es vairāk to nevaru izdarīt. Un tad tā spēka pozīcija, viņa jau ir jāaudzē. Nav tā, ka viņa, nu, ka tu esi, un arī nekad nebūs tā, ka tu sāksi to savu ceļu tad, kad tu būsi spēcīgs. Tā nav. Un ja tu zināsi, ko tas prasīs no tevis, tu arī nekad to ceļu neuzsāks. Tāpēc vienkārši ir tāda veidojās situācija, kurā, nu, tu kaut kādā ziņā tiec izmest no tā burbuļa, kurā tu esi dzīvojis. Notiek tā kā apziņas paplašināšanās, tā kā, nu jā, tāda pamošanās no tā, kur tev iepriekš likās, kad viss ir tā kā reāli un ka viss ir saprotams, tad, man liekas, tas ir tāds brīdis katram pienāk dzīvē, kad mēs sākam tā kā apšaubīt vai aizdomāties par šīm lietām. Un jo tu vairāk par to domā, jo tu vairāk uzdod jautājumus, jo tu vairāk meklē atbildes, jo arī tas nozīmē, ka tu jau pa to ceļu ej. Un pat varbūt nevar pateikt, kurš ir tas solis, kas tā kā pārsver tev tajā pusē, ka tu vairāk neej pa to lielceļu. Vienkārši arī tas jautājums, manuprāt, ir tas, kad arī viņš vairāk nav uz tā lielceļa. Vienkārši viņš vēl redz to lielceļu, viņš vēl iespējams un kādu solī tik pa laikam uzliek uz tā lielceļa, bet kaut kādā ziņā ir tā vilkme iet mazākus ceļus vai savus ceļus. Un līdz ar to, nu, tā ir mana atbilde, kas nav konkrēta, bet tai pašā laikā arī viņa nav iespējama, jo tā ir tāda personīga pieredze, varētu teikt, ka piedzimšanas pieredze, pārdzimšanas pieredze, kas notiek tādā dabā, ļoti labi var salīdzināt no kukaiņa uz tauriņu, tad tas ir tas, kas notiek, un viņš nav arī izskaidrams. Un neviens arī tārpam iepriekš neskaidro, nu, ka tādā veidā tu kļūsi par tauriņu. Ja? Tas vienkārši notiek manī, un es
kaut kādā ziņā varētu teikt, ka es, nu jā, mēģinu, mācos iet no sākuma, no jauna, mācos runāt no jauna, mācos darīt, mācos visu no jauna, un tas nav tā, ka es esmu spēkā, es būtībā esmu iespējams pat bezspēkā. Ir tāda arī man bija tāda bankrota sajūta, ka tu nevari vairāk pa vecam, bet tu arī nezini, kā pa jaunam. Un tā nav tāda tīkama pozīcija, kurā var teikt, kad ir sava veida apmaldīšanās notikusi, bet līdz ko tu esi pāri, tad tu sāc mācīties, un tu sāc to spēku iegūt, un tu nonāc pie tā spēka. Un ir katram savu ceļu un savu instrumentu un savus zāles, lai tu tā kā izārstētos no tā, un lai tu varētu tā kā būt brīvāks cilvēks. Vai tu gribētu teikt, ka te varētu būt tā kā saistība ar tām dvēselēm, kad ir tās saucamās senās dvēseles un tās tā kā jaunās, nepieredzējušās, un tām tā kā senākām ar lielāku pieredzi, tā kā lielākas iespējas? Nu, ja mēs varam paskatīties tādu analoģiju, kaut vai ar dzīvi šeit uz zemes, kad mēs atnākam, protams, ir pieredzējušāki cilvēki par mums, bet dzīves laikā tas netraucē mums kļūt par vispieredzējošākiem. Vai, teiksim, tā, kas mums nav teiksim, par mums nevar vairs teikt, ka mēs neesam pieredzējuši. Ja? Tā ir tāda pozīcija, kas nav absolūta. Un līdz ar to tās vecās, jaunās dvēseles cilvēki par to runā, bet es par to īpaši nedomāju, un man arī nav tāds viedoklis, es varētu teikt, ka tā ir vai ka tā nav, bet jo mums ir tomēr savā veidā apgriezta atmiņa uz pagātni un uz nākotni. Mēs esam kaut kādā tādā kolbā, mucā atrodamies, un mums pietrūkst tās informācijas. Mums nāk kaut kādas atskārsmes, mums nāk vīzijas, mums iespējams kaut kādas domas iet garām, bet, lai varētu pateikt absolūti, ka tas tā ir, es neuzņemos to. Jā, te ir Lauras jautājums. Viņa jautā, ko var darīt ar ID kartēm, jo viņa konkrēti ir piespiesta paņemt, jo viņai bija jāmaina pasi, un tas tiešām tā ir, ka genocīda veidā viņa mēģina piespiest tās ID kartes. Zinu, kad arī Ainārs Kadišs tur ļoti cīnījās, bet arī viņam īsti neizdevās neko panākt. Viņš sagrieza savu karti. Viņš sagriez, bet tas neko nedod, tāpēc, kad viņi viņu ir iedevuši, un tas es painteresējies arī esmu ar juristiem, tas īsti neko, diemžēl, nedod. Jā, viņu nedrīkst vispār pieņemt. Uz to skatīties tā, ka mūs, notiek kāršu partija, un vienkārši mums izdala kārtas, un šīs pieņemsim ID, un pasi ir viena no kārtīm, ar ko tu vari šo spēli spēlēt. Tu vari arī šo spēli nespēlēt. Tu jau vari to karti atstāt dzīvoklī, pilsētā un doties dzīvot uz mežu, uz laukiem, un tev to kartu tur nevajadzēs. Tā pa lielām. Tas ir atkarīgs no tevis. Tev ir vienkārši iedalīta tāda partija un spēlē. Spēlē vai nespēlē, to tu izvēlies. Līdz to tāda tā kā iespringšana uz to jautājumu. Es neesmu iespringts uz vairāk uz to jautājumu. Un es arī, ja kāds man prasa padomu, es saku, vienkārši brīvāk. Spēlē brīvāk to spēli. Jā, es tev sadzirdēju. Jā, labi. Par to brīvo cilvēku, ja skatītāji nekādas jautājumas mums vairs neuzdod, tad varbūt mēs varam mēģināt paturpināt par tām vīru lietām, vīru spēlēm. Pirmkārt, par ko mēs arī vairāk kārt esam raidījumos vārījušies, runājuši, un viens pats esmu runājis. Manā skatījumā ir absolūti nepieņemamas lietas, aizstāvēt dzimteni, un veidot līdz ar to genderu armiju. Tas ir pilnīgi nesaprotami, punkts numur 1 un punkts numur 2. Ko vispār šobrīd aizstāvēt CLV, arī man nav skaidrs. Tāpēc, ka tā ir mana nostāja. Bet visos gadījumos es viennozīmīgi uzskatīju, vienmēr esmu, kad puišiem jābūt vīrišķīgiem, jāprot ir daudzas lietas, jo vairāk, jo labāk, ar plašāku šo te arī fizisko aktivitāšu iemaņām.
Jāprot noteikti ir peldēt, ja, par ko es ļoti cepos, ja, jo ļoti daudz cilvēku to nemāk darīt. Un man liekas, ka ūdens stihijām ir jāmāk apieties. Ja. Kā tu skaties? Es zinu, ka tu arī mēģini diezgan daudz ko darīt. Varbūt pastāsti, kā tu uzskati, kā audzināt šos te jauniešus un vispār padalies pieredzē, lūdzu. Jā, te es atkal atgriežos pie tā, ko jau es teicu par, ir tāds vārds mimētiķis. Es dažreiz viņu atceros, dažreiz neatceros, bet tas ir tas, kā mēs mācamies, jā. Un mēs tikai mācamies nevis no vārdiem, bet mēs mācamies reāli no darbiem, no cilvēkiem, kas ir apkārt, kādi viņi ir. Līdz ar to mēs varam kļūt par vīru tikai tad, ja mūsu laukā ir kāds vīrs. Kāda autoritāte vai kāds, kam mēs gribētu līdzināties. Ja tādu nav, tad var sanākt visādi. Un ja mēs valkam tagad analoģiju vispār ar izglītības sistēmu, tad paskatāmies vispār, vai šajā izglītības sistēmā ir kādi vīri. Tas nozīmē, ka puišu izglītība patiesībā ir degradējoša šajā vidē. Un tas ir tas, pie kā es esmu nonācis, kad puišus no zinām vecuma, mēs varam teikt, nezinu, 4 vai 6 vai 10 gadi, tas ir kā kurš to ierauga, bet atbildība par šo puišu izaugšanu ir tiem vīriem, kas par viņiem uzņemas atbildību. Un es gribētu teikt tā, ka šobrīd publiskajā piedāvājumā nav šāda iespēja. Līdz ar to tā iespēja ir tikai tad, ja tu pats šo atbildību uzņemies, ja tu pats audz šajā vīrišķībā. Jo paskatoties arī kaut vai mūsu kļūšanu par vīriem vai vīriešiem, viņi jau nav bijusi arī īpaši gludāka. Tā situācija ir vairāk vai mazāk bijusi līdzīga, ka mūs ir audzinājušas sievietes skolās, bērndārzos, varbūt bišķiņi savādāk bija tā darba situācija vai profesionālā joma pirms vairākiem gadu desmitiem, bet tas būtiskākais, bērns izaug, teiksim, viņš to savu kodolu izveido līdz 7 gadiem. Līdz ar to ir ļoti svarīgi, lai bērni būtu ģimenēs un lai tēvam būtu iespēja no saviem 4, pieņemsim, gadiem jau sākt uzņemties lielāku atbildību un rādīt piemēru, kādam ir jābūt vīram, ka vīram ir jābūt ar vārdu. Ja viņš kaut ko ir pateicis, tad viņam tas ir jāizdara. Ka viņam ir droši vien jābūt drosmīgam, ir jāspēj uzņemties atbildīgi, ir jātur lauks, un lauka turēšana ir zināmā mērā saistīta ar tādu garīgo inteliģenci, ka tev ir jābūt garīgam cilvēkam. Ja mēs runājam, kas ir vīrietis, es gribētu teikt, ka tas ir cilvēks, kas dzīvo tajā maksimālā paplašinājumā, kas ir iespējams, ka viņam ir ķermenis, bet viņam ir arī gars. Un līdz ar to šis dievišķais aspekts, šis augstākais saslēgums ir nepieciešams, lai tu kļūtu par vīru. Un tāpēc kādreiz šī kļūšana par vīru bija pie tēviem un vecstāviem, varbūt pat lielākā mērā pie vecstāviem. Bet šobrīd tas viss ir stāsts jau gadu desmitiem jau beidzies, un ja mēs to apzināmies, mums kaut kādā ziņā ir jāsāk no tukšas lapas. Mums ir pirmkārt pašiem katram uz sevi jāpaskatās, vai mēs atbilstam tam, kas ir vīrs, un vispār jāsāk par to domāt, kas vispār ir vīrs, vīrietis. Ja? Vīrs ir tā kā, saistīts ar sievu. Un līdz ar to tā prakse, vīrišķības prakse, tas ir tas, kas ir vajadzīgs katram puikam, katram vīrietim uz šīs zemes. Mums kaut kādā ziņā ir jāatgūst šis vīrišķais spēks. Un tas, kā to izdarīt, tad, protams, ir daudz dažādi veidi, bet viens no svarīgākiem ir nākt kopā. Vīriem nākt kopā. Un tad šajā kopībā mēs varam atgriezt to sajūtu, mēs varam atgriezt to saslēgumu, mēs varam atgriezt tās kvalitātes, to raksturu un tālāk nodot šo visu saviem dēliem un arī varbūt vēl kādiem dēliem, ja ir plašāk šis veidojums, tīklojums.
Līdz ar to tā situācija ir dramatiska, kritiska, un ja nebūs vīru, tad nebūs arī pa lielam nekas. Un nebūs, kas stāvēs pretim tam, kas nāk par, kas kaitē mums. Ja? Tad arī tu sākumā pieminēji par karu. Šobrīd ir tāds, protams, stereotips, kad vīri tie, kas aizstāv dzimteni, bet šobrīd mums dzimtene ir atņemta, zināmā mērā, tēvu zemi ir atņemta. Tā mums nepietiek. Es arī to teicu, jā. Tas, uz ko ir aicinājums, ir aizstāvēt izvirtuļus un viņu vērtības. Tieši tā. Tas ir tas, kur ir aicinājums. Lai viņi palikt vēl bagātāki. Es uz šo nevaru parakstīties, es nevaru nevienam citam ieteikt to darīt, jo šobrīd tā situācija ir ļoti kritiska. Nu, te mēs esam absolūti viensprāts. Es skatītājiem varu pateikt, ka mēs neesam nevienu vārdu par šo runājuši. Ja? Ar Tāru tā kā jā, mums vienkārši domas ļoti saskan par tām vīru lietām, ko tu minēji un runāji, saklausīt, kad ļoti tas ir saistībā arī ar to, ko stāsta un pauž vienmēr Roberts Klimovičs, ja, visu cieņu. Bet man interesētu varbūt nedaudz sīkāk, jo varbūt cilvēkiem, tas varētu arī pat nevis interesēt, daudziem varbūt pat tas nebūtu skaidrs, precīzāk, kā jūs to darat, ko jūs darat, jūs ejat mežā, es apmēram zinu, bet pastāst saviem vārdiem. Ja man pieņemsim vecais tās mācīja cīru mēst, mērķī, nāzi mēst, laso mēst, daudz citu ar loku šaut, ja, viņam bija labs loks toreiz, vienīgi bultām bija problēmas. Tu daudz tādas interesantas lietas, ja, tādu faktiski indiāņu gājienu varētu teikt, ja, mācīja kuģīšus būvēt, viņš pats unikāls kuģīšus taisīja, ja. Kādreiz būs jānobildē, jāparāda skatītājiem arī, tiešām viņš bija ļoti labs kuģi modeļus veidoja. Bet, respektīvi visādas praktiskās iemaņas, jo tā ir arī darbmācība. Darbmācība mācā, ja ir saprāts kaut ko, teiksim, sienā nagli iedzīt, ja, tad var, jo man pieņemsim ir bijis gadījums, ja, kad bagāti cilvēki Jūrmalā saka, viņiem gleznu vajag pielikt pie sienas, viņi īsti nezin, kā to gleznu pielikt pie tās sienas. Arī tā ir bijis kādreiz, bet labi, tas tā. Tas bija ilgus gadus atpakaļ, bet pastāst par šo sīkāk. Es jau pats arī uz tā ceļa esmu arī tikai, var teikt, pašā sākumā. Un ko es varētu padalīties, kad ir vairākas lietas, ar ko būtu jāstrādā. Arī ķermenis ir viens no tiem, arī spēja sevi aizstāvēt un aizstāvēt savējos arī ir viena no tām. Tas nozīmē, kad puišiem būtu jāmācās cīņas veidi, bet tas ir ne tajā aspektā, ka man ir jākļūst par čempionu, bet tajā aspektā, kad man ir jāiegūst pieredze un drosme to darīt, ka man ir, teiksim tā, caur spēcīgu miesu arī garš kļūst spēcīgāks. Tas viss ir saistīts. Mēs nevaram runāt par kaut kādām divām pasaulēm. Tas ir tikai vārdos mēs sadalām, kad ir kaut kāda garīgā puse un materiālā. Patiesībā tas nav atdalāms, bet tas ir tikai, lai spētu izskaidrot to savu domu, mēs runājam it kā par divām lietām. Līdz ar to, praktiski darbi, norūdīšanās, tātad vienmēr iešana tālāk nekā tu vari aiziet, kaut kādā ziņā būšana nekomforta zonā, bet tajā pašā laikā arī būšana tādā brālīgā atmosfērā, kurā mēs neesam viens pret otru, kurā mums nav jābūt labākam, kurā mums nav jābūt bagātākam vai viss šie parazītiskās programmas, kas tiek iedēstītas sabiedrībā un skolās, ja, ka mēs esam savā veidā brālībā, kad es, protams, tev varu pateikt un es tev varu arī iesist, ja tu ej ne tajā virzienā, ja, bet kā brālis, nevis tā kā ļauni, bet labu vēlot, ja, un tas ir tas, uz ko mums ir jāiet, ka mums ir, mēs runājam par vīru apvienošanās, bet mums arī jādara ļoti daudz, lai arī mūsu dēli veidotos savā tīklojumā, kurā viņi viens par otru pastāvētu, kurā tā ir tāda tā kā, tā nav nekāda formāla tā kā institūcija vai kas, tā ir tāda tā kā savu veidu gara radniecība, kam ir jāveidojās.
Un mēs esam tiešām pašā sākumā tam visam, bet bez šī mēs nenokļūsim tur, kur mēs gribam. Līdz ar to, katram ir sava programma, kā viņš miesā un garā aug, bet viens to arī nevar izdarīt. Ir vajadzīgi tie brāļi, un tas ir gan vīriešiem ir vajadzīgi brāļi, gan arī puišiem ir vajadzīgi brāļi, ne tikai asins radinieki, bet arī gara radinieki, dvēseles radinieki. Un tikai tādā kopējā iešanā pret sevi, pret savu to komfortu, pret savām iespējām, arī izaug tie vīri, un tas ir iespējams tikai kopībā. Pats par sevi to nevar sasniegt. Tāpēc tas mans redzējums, un arī tas, kur es redzu to savu enerģiju virzām, ir puišu skolas. Mēs ar dažiem vīriem esam tādā pirmsākumā, tādas puišu skolas darbībā. Pagaidām tur ir mūsu dēli un tie dēli, un tie draugi mūsu dēliem, kas arī pievienojās gan nometnēm, gan kaut kādiem notikumiem un tā tālāk. Un, protams, kad ja būtu vairāk resursu, tur varētu daudz jaudīgāk darboties, bet šobrīd ir tā, kā ir, un mēs ejam solīt pa solīt. Nevajag jau arī, citreiz tā, tev ir nauda, bet tev nav zināšanas, ko ar to naudu darīt, ja? Kad drīzāk, ja tu ej tā soli pa solim, tu drīzāk nekļūdīgāk ej nekā, ka tev iedod lielu resursu un tev jāmēģina viņu apgūt. Un tad vienkārši, tad notiek tā, kā notiek ar visiem tiem Eiropas projektiem vienkārši. Ka viņi pēc būtības kļūst nevērtīgi, tāpēc, ka vienkārši tev iedod un tev ir jāizdomā, ko darīt ar to. Nevis, ka tu esi nonācis, ka man ir vajadzīgi tik un tik, tāpēc, ka man ir tāda ideja, jā. Es domāju, arī tām skolām vairs nav mērķis tagad, lai mums ir daudz, lai mēs pastāvētu. Nē, vienkārši mums ir savā sētā ar to jādarbojās un jāiet soli pa solim un jāmēģina, satīkloties tajā. Jā, bet jūs mēģināt tomēr iet kaut kādā vairāk dienu ceļojumos, mēģināt nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, kurināt droši vien ugunskurs, mācat izdzīvot mežā. Vai tu negribi to īsti atklāt, kā jūs to darat? Varbūt kaut ko pastāst, jo cilvēkiem noteikti tas varētu iedvesmoties, jo ir viena lieta, kad Latvija it kā ir ļoti maza zeme, tāpat laikā pietiekoši liela, lai viens pie otra nokļūtu. Varbūt arī kādā citā novadā, miestā kāds kaut ko tādu sāks darīt. Rīts sākās ar pamošanos, ar ķermeņa pamodināšanu, ar izkustēšanos, savā ziņā tāda vingrošana, iesildīšanās dienai, jo tad, kad tu esi pavingrojis, tad arī tev ir vairāk enerģijas, turpmāk arī darīt visu kaut ko citu. Un tad ir, protams, tad ir kaut kāda arī ķermeņa stiprināšana caur ēdienu, un jo vairāk tiek iesaistīti puiši tajā visā, jo labāk, jo viņi iemācās tās lietas. Tālāk ir kaut kāda varbūt kaut kāds arī spēles, starp citu spēles ir ļoti labs veids, kā mācīties. Var teikt, pat varbūt vienīgais, kā cilvēks ar prieku mācās. Tas ir spēles rotais, ja. Un tur var būt arī sacensības, bet tas, kas ir jātur tas laukums, ka tas nav tagad, ka mēs viens pret otru, ka tomēr tā ir tāda spēle, un mēs mēģinām to labāko un mācamies viens no otra un atbalstam viens otru un to, ka kāds sasniedz vairāk, tas mudina arī mums sasniegt vairāk. Tas ir tāds vienots organisms veidojās. Un, protams, stihijas ir ļoti svarīga lieta, līdz ar to tā peldēšana, par ko tu teici, ugunskurs, iespējams pirtiņa, iespējams zemīte, kaut kādas zemes darbi, būvniecības darbi, kaut ko tā kā vienkārši mācīties to, lai tu varētu kaut kādā brīdī uzņemties pilnu atbildību par savu sētu. Un tas ir tas, uz ko mums arī jāiet, jo kaut kādā ziņā arī tas pilsētas tā ilūzija, vai tas mērķis, vai tas vektors, kas ir pastāvējis, ja, tad iet uz pilsētām. Šobrīd var teikt, ka ir jau tāda kvintesence sasniegt, kad laukos jau gan vairs nav cilvēku.
ka visi ir sadzīti tajās pilsētās. Bet laikam tāda pieredze bija vajadzīga mums, lai mēs saprastu, kas ir patiesi, kas ir dabīgs, kas ir mans, kas ir tas, kur es vēlos būt un tā tālāk. Ja manī vēl šis sacensības ieguvumu bacils ir liels, tad iespējams, protams, ka man vēl ir jāizdārdās tajās pilsētās un jāmēģina pierādīt, cik es esmu labs un cik es esmu varants un cik es esmu bagāts un tā tālāk un tā tālāk. Bet, manuprāt, tā ir tāda pirmās dzīves daļas tāds uzdevums, it kā to parādīt, bet tad, kad ir kaut kāds briedums iestājās, tad es pieļauju arī tomēr cilvēkiem vairāk vēl pie tās dabas apakaļ uz laukiem, un to jau mēs pieredzam, jā. Arī šo pēdējo 5 gadu laikā, tie cilvēki tādā briedumā, dzīves otrajā pusē, kas vēlas atgriezties pie saknēm, pie sevis, jā. Jā, te ir viens tāds jautājums no Pētera Kolāta. Viņš jautā, ka tu pieminējis esi cilvēks un dzīves cilvēks, un ka viņam interesē tā starpība, kā tu uztver to dzīvo cilvēku. Sveiciens Pēterim. Jā, Pēters, sveiciens no manis ar tev. Jā, tas ir atdzīvojies cilvēks. Tas ir tas, ko es stāstīju pirmajā daļā, kad notiek, ka tu aptveri, ka tu neesi tikai tas, ko tev ir mācījuši, kas tu esi, un arī tas vārds tavs dotais un viss pārējais, tas ir tikai viens no lietām, ko tu esi pieņēmis, bet tu esi, tad, kad tu atdzīvojies, tu esi tiesīgs meklēt savas atbildes. Un tas ir tas, jo tu vairāk tajā virzienā, jo tu vairāk esi uzticīgs savai sirdsapziņai, savai sirdsbalsī, jo tu esi dzīvāks, jo tu vienkārši esi tas, kas tu esi, un tu ej tur, kur tu ej, un tu dari to, ko tu dari. Un par tevi varētu raksturot, ka tu esi dzīvs, jo tas nav tikai, tā nav tikai asinsrite, tā ir vienkārši tā sajūta, ka tu esi kaut kādā, ka tu neesi vairs vientuļš, tu neesi pats pa sevi, jo tas lielākais malds, kas cilvēkiem ir iedots, ka tu esi kaut kas unikāls un nos no visiem, bet tā ir tāda milzīga ekosistēma, kurā mēs esam, un mēs esam sasaistīti savā starpā. Un tu to sajūti, un tad, kad tu to sajūti, tu to arī izstaro, un cilvēki jūt, ka tu esi dzīves cilvēks, ja? Ka tev var nebūt vārda, tev var nebūt titula, tev var nebūt naudas, tev var nebūt nekā, bet tu esi dzīvs. Jā, es arī par sevi vienmēr smējos, ja, jo man no mammas puses ir poļu mužniecība, un vajadzēja būt, kā saka, tituliem un visam, ja, un es teicu, kāds tur mužnieks, ja, bez mantas, bez titula, ja, jo nekas nav palicis. Bet labi, tas tā, humoriņam. Līga raksta, par vēl ir tikai tad, kad 12 pēdas zem zemes, var būt, bet, un tad Līga raksta, vai tu piekrīti, ka šobrīd dzīvojam zombiju apokalipsē. Protams, es domāju, tas nav jautājums. Faktiski jau tu uz to atbildēji, tā kā es domāju, ka jā. Vai ne? Jā, varētu teikt, ka mēs dzīvojam sapnī. Tas jau varbūt tāds saudzīgāks vārds, kad mēs sapnojam. Un līdz ar to zombijs tas jau tāds ekstrēmāks, jo zombiji parasti viņi uzbrūk. Pagaidām tas tā kā nenotiek. Piedod, zini, te es vienmēr arī stāstu cilvēkiem, kad jaunajos padomu laikos bija dažas lietas, par ko nedrīkstēja runāt, bet tomēr atklāt tā nenotika, kā notiek šobrīd, ja, kad tu pats zini, ja, dažam labam iešpricēju špricīt, un viņš vairs nepamostās. Un bija tāds, man stāstīja viena tāda ļoti ļauna gadījuma, ka viens riteņbraucējs vienkārši nokritis, bija sastīts 8 astskaulu, ja nemaldos kaut kur tikai zem 40 plus gadu, 45, nav svarīgi, bet, katrā ziņā jauns cilvēks bija aizdevies slimnīcu, un es kāpēc vairs no slimnīcas ārā neiznāca. Un plus šīs ķīmiskās trases, tā kā nav ko runāt, ja, mūs vienkārši naturāli indē un indē dabu, un tas, kas notiek, ja, man šobrīd arī ir bailes vienkārši jau līst ūdenī, tāpēc, ka tu pats zini, ja, tu jau tu ūdeni nedzer, bet tāpat tas viss iet uz ādas, ja, un pat cik es peldu lielas garas stundas citreiz, ja, tad tas viss ir, baigi slikti. Bet labi,
Tad te raksta arī, jā, nu, tā kā, kad arī meitenēm trūkst īstu virsšķīgu brāļu un tēvu. Nu, tieši tā, bet par šo paturpinot, es gribu vēl tev vienu tādu citu tādu kutelīgu jautājumu uzdot. Varbūt, ka tev ir kaut kādas zāles receptes, jā, lai arī tas ir ļoti sarežģīts jautājums, un es par to daudz esmu runājis arī savos redzījumos. Faktiski ir tā, ka katra otrā ģimene šobrīd, ja ne pat vēl biežāks, lielāks procents, faktiski nesarunājās vairs paudžu cilvēki. Nesarunājās, nu, brālis ar māsu, es konkrēti ar savu māsu nesarunājos jau daudzus gadus, nav nekāds noslēpums, bet nesarunājās arī vecāki ar vecvecākiem, nu, respektīvi bērni ar vecvecākiem, ja tas ir tradicionāli, bet arī bērni ar saviem vecākiem. Vai tev ir kaut kāda ideja, kā to mēģināt salikt kopā atkal, jo tas ir viss ļoti mērķtiecīgi izdarīts, ja? Šī šķelšana visās jomās, ja? Tur ticība, tur politika, tur tas, un cilvēki ir sašķelti totāli. Kā mēģināt viņiem atkal salīmēties kopā, jo asinsbalss ir tā svarīgākā? Jā. Nu, pirmais lielais lūzums jau bija tad, kad dzimtas tika iznīcināts. Nu, vai Precīzi. savā veidā tā ir tāda evolucionāra pieredze. Mums laikam tomēr tas dibens ir jāsasniedz, lai nu, ir kaut kāds savs cikls, kaut kādas savas iezīmes, kaut kāds, nu, krišana un celšanās, un acīm redzot, bez tā mēs dibenā nenokļūtu, ja nebūtu beigušās dzimtas. Un šobrīd, protams, mēs pamanām, ka šis jautājums ir skārs arī ģimenes. Nu, ģimenes ir pēdējais bastions, var teikt, cilvēkiem, cilvēcībai un tā tālāk. Un tas tiek mērķiecīgi kārdīts. Bet es negribētu teikt, ka notiek, es drīzāk vienmēr tā kā stāstu, ka mēs esam daļa no tās spēles, un ka mēs nevaram teikt, ka mēs neesam tā kā to pelnījuši, vai ka mēs neesam tajā visā iederīgi. Ir kaut kāds augstāks nodoms tam visam, kāpēc mēs to pieredzam. Un ja kāds var aizsniegties tik augsti, tad lai viņš stāsta, kad tas, kā saka, ka viņš to nav pelnījis, bet es pa sev to nevaru pateikt. Līdz ar to mēs esam tajā vilcienā, un arī tā indēšana nav jau tā, ka indē tikai tos, kas tā kā, nu, tikai vienā pusē it kā spēlē. Ja? Nu, tas attiecās uz visiem, līdz ar to tā inde, viņa ir tāda plašāka, viņa ir izrietoša no katra mums, vienkārši arī katra mūsu negatīva doma indē to lauku. Līdz ar to šobrīd vienkārši ir tā situācija tik kritiska, kad it kā liekas, kad indē viņa, bet tai pašā laikā iespējams no rīta es 3 negatīvas domas padomāju, un tas ietekmē to, ka tomēr tā lidmašīna palidoja garām. Līdz ar to es nenorobežojos no tā. Bet tad atkārto man to jautājumu, kāds bija tas... Nu, tā pamatu doma ir tāda, ja, kad paudzes ir absolūti sadalītas un kad negrib ticēt tai saucamai asins balsī. Ja, kad, nu, man liekas, tas ir tas pamats. Jā, pa indiāņiem mēs varam runāt. Roberts Klimovičs, starp citu, ir pieslēdzies, sveiciens, Robert. Viņš raksta, ka Afganistānā ķīmiskās trases nav. Nu, ir vēl vietas, kur praktiski viņas nav. Ja? Diemžēl Latvijā indē mūs tā kā tādas, es nezinu, ja, tarakānus, ja, un cilvēki neredz to un strīdās. Acīm redzamajiem pierādījumiem strīdās. Ja? Es sasmējos arī iepriekš, vēl piebildu maz tādu repliku, ja, par to katlu, ja, ka tu pateici, ka jāsasniedz tas katla dibens. Tu man bija tieši viens tāds redzījums, kurš izdomāja uzlikt tādu elas katliņu, ja, un ka kāds klauvē no apakšas no tā katla dibena, ka mēs jau esam tik zem, bet kāds no apakšas vēl jau tev klauvē pretī. Nu, tas tā. Es varbūt pabeigšu bija tas jautājums vienkārši par to, par to situāciju. Protams, ka viņi arī ir kritiska, un es domāju, ka katrs no mums var pateikt tādu piemēru, kurā ir nespēja tā kā sarunāties paudzēm, un arī es neesmu izņēmums, bet tas, ko mēs jau nevaram arī salāpīt pagaidām to audeklu. Tas, ko mēs varam darīt, mēs varam pieņemt, kad nepieņem mūsu pozīciju, ka nepieņem to mūsu ceļu, bet mēs varam pieņemt
to ceļu, kas it kā mums liekas, jā, ka tā problēma ir tā, ka mums liekas, ka viņi neiet to savu ceļu, jā, ka arī viņiem jāiet, ir jāmostās un jānāk mūsu pusē un tā tālāk. Tā ir tā lielākā problēma. Bet tad, kad es esmu mierā ar to, ka viņš var iet savu ceļu, ka viņa gulēšana ir tikpat svēta, cik mana pamošanās, tad, man liekas, kaut kā lietas sāk kārtoties labāk. Un arī tas nozīmē, ka es esmu pagājis pretīm un arī iespējams, ka arī otra puse izrādīs šo vēlmu paiet pretīm un ka mēs varam dzīvot arī dažādās pasaulēs, iet dažādas ceļus, bet kaut kādā ziņā atbalstīt viens otru, jo tas ir tas pats svarīgākais – atbalsts, ka tev neviens neliek šķēršļus un neviens tev nenolāda un neviens tev nevēl sliktu, ka tu tā kā ej to savu ceļu, kas atšķirās iespējams no lielākā vairuma ceļu. Tas ir tas milzīgākais izaicinājums. Un tāpēc katram būs tas savs laiks, vienkārši turpinam iet, ja mēs esam mierā un mēs esam tajā sajūtā, ka šis ir mūsu ceļš, vienkārši turpinam viņu iet, izbrīst iespējams to jauno ceļu, bet tad, kad pievienosies, tad pievienosies. Tā nav mūsu vara, un jo vairāk mēs mēģināsim tā kā šos cilvēkus pārliecināt, ietekmēt, jo vēlāk viņi tā kā atliks šo jautājumu, kad tā kā pievienoties. Tā kā tur ir jānotiek, tā kļūšanai par tauriņu, tas ir ļoti intīms process. Tur nedrīkst iejaukties neviens, jo tas beigsies bēdīgi. Ja mēs pār kādu ievilksim tā kā, savā kokonā, ja? Nē, tas ir risinājums. Iveta tā interesanti raksta, jā, bet tas man liekas tā ļoti jau kritiski, tik kritiski es nebiju dzirdējis. Ka viņi pievienojās tā mūsu runā, jā, un viņi raksta, ka jums šobrīd ir tā, ka bērni nezina pat savu vecmāmiņu vārdus, kur vēl vecvecmāmiņu un vecvectētiņu. Dzimtes spēks pietrūks ļoti daudziem. Jā, bet, diemžēl tāda sabiedrība, ja, ka tiem senčiem ir tikai kaut kur jāskrien, vairāk, kā saka, tos grašus, un viss tiek palaists pašplūsmā, un šobrīd jau ļoti daudziem tiem pat ne divgadniekiem, vēl jaunākiem tiek iedots, kā Osakls Lazdiņš saka, laudāmais rokā. Starp citu, šobrīd ir Amerikā ļoti nopietna tendence, kad aizvien vairāk amerikāņi sāk atgriezties pie podziņu telefoniem, kaut vai tā iemesla dēļ, kad daudz mazāk ir iespējams spiegošana. Jā, par tām spiegošanām es arī vienmēr stāstu. Bet tas patiesībā, es pat negribu dzirdēt, ka nezinu tur vecvecāku vārdus. Ja? Tas ir patiesībā, tā ir traģēdija. Tur nav ko piebilst. Jā, asins, protams, ir vienojošais, bet, ja tā vārdos mēs sadalam, ir vēl arī gara radniecība. Un tas ir, teiksim, tā asins, tas ir tāds, protams, ka tur ir arī gars. Nav vietas uz šīs zemeslodes, kurā nav gars, bet tas, ko mēs varam darīt, mēs varam tā kā neaprobežoties tikai ar asins radniecību. Mēs varam arī veidot savā veidā tādas kopības, brālības, māsības, kurā mēs jūtam viens otru kā tuvu cilvēku. Mums nav jādzīvo kopā, bet mēs varam būt, mēs varam sanākt, mēs varam palīdzēt, mēs varam tā kā iet kopā. Un tas ir tas, ko es saprotu un arī pieredzu, un tas ir esošā situācija vienkārši tāda ir. Ka mums, iespējams, mēs ejam vairāk kopā ar tiem, kur mums nav asins radniecība, bet kur ir šī gara radniecība. Un, ja mēs skatāmies vispār vēsturiski, tāpatās mēs nonākam pie vienām asinīm. Tas sadalījums visās tautībās, visās reliģijās un tā tālāk, tas ir sekundārs. Mēs tāpatās esam iztecējuši no viena avota. Un tā apziņa, kad kaut kādā ziņā cilvēki ir brāļi viens otram uz šīs pasaules. Un tikai ir kaut kādi tiek iemesti kaut kas tāds, kas liek mums tā kā stāvēt viens otram pretī. Un kari pēc būtības ir absurdi šādā sabiedrībā, kurā kurā ir šāda filozofija vai šādas vērtības, kurā mēs saprotam, ka mēs esam sasaistīti un darot otram
sliktu, mēs to pašu dabujam apakaļ, ko sēs, to pļaus. Tas ir viens no svarīgākiem likumiem, principiem šajā pasaulē. Līdz ar to, kā arī nav cilvēku, teiksim, tāds ietekmēts pasākums. Tas lielā mērā ir to spēlētāji, kas spēlē nozīmīgākas figūras uz šīs šaha galdiņa, tas ir tas vienkārši kā. Bet no otras puses arī nevar teikt, ka viņi tā kā pa sevi to dara. Viņi ir arī milzīgā tīklā, dievišķā tīklā, un tā spēle ir ļoti smalka. Mēs vārdos pat nevaram tik precīzi pateikt, kas ir tas, kas notiek, un tās puses viņas arī ir ļoti relatīvas. Jā. Te vēl raksta Roberts ļoti labu lietu. Tā pazuda sekundi tūlīt. Ir divi veidi cilvēki. Cilvēkiem ir nepilnīgs apzīmējums. Dzīves ir viss, kamēr ir dzīvības gars, kas elpo. Jā. Dzīves gars. Jā. Apzīmē, ka tu esi dzīves gars. Un Iveta vēl te raksta, arī vēl turpina par ķīmiskām trasēm, ja, kad tā kādreiz nebija un kā tiešām to var neredzēt. Nē, par to mēs esam daudz runājuši, par to mēs šobrīd netērēsim laiku. Par ķīmiskām trasēm visiem, kam interesē, daliet raidījumus. Ir spēcīgi 3 raidījumi, vairāk kā 3, bet 3 saucās vienādi dabīgas debesis, dabīgas pēdiņās, ja, dabīgas debesis 1, 2, 3, 3 pārraides. Tā kā noteikti daliet pēdējā pārraide, starp citu ir ar visiem pierādījumiem. Tur ir tulkojums no angļu valodas, ja, varētu, tie, kas nezin kāds angļu valoda, Takers Karlsons runā ar vienu vīru, ja, un tur ir pilnīgi visi pierādījumi, ja. Tas ir ASV patentu lapās, viss reģistrēts, ja, Amerikas kongresā pa ķīmiskām trasēm runā jau atklāti. Jā, un tas cilvēks stāsta, ka viņi neko neredz. Kā var vispār to neredzēt? Par to nav vērts. Vai tu varētu mēģināt tad to pēdējo jautājumu daļu parunāt vēl par to izglītības sistēmu? Man ir viens tāds āķīgs jautājums, par ko mēs atkal nedrīkstam runāt, bet, manuprāt, valodas ir ļoti, ļoti svarīga tēma, un, manuprāt, ir ideāli, kad es tomēr zinu to krievu valodu, jo zinot krievu valodu, es varu saprasties, varbūt ne gluži saprasties, bet saprast, nojaust vismaz kaut kādas tematikas arī nedaudz no kaut kādas gan poļu, gan Moldāvas, nedaudz var saprast, gan Ukraiņas, gan Baltkrievas. Tā ir viena lieta. Otra lieta, kā tad ar šiem cilvēkiem mums turpmāk sarunāties? Mēs taču tagad nemācīsimies kaut kādas Ukraiņu vai Moldāvu valodas, un savukārt tie cilvēki arī ne visi zina angļu valodu. Un nemaz nerunājot par tām iespējām lasīt grāmatas, skatīties kinofilmas, dokumentālās kaut vai, respektīvi, valodas ir bagātība. Kādreiz zināja valodas, 7 un vairāk cilvēku. Šobrīd mums grib aizliegt, lai mēs varētu sazināties ar saviem kaimiņiem. Kā mums? Un ne tikai valodas, bet vispār kā mums mēģināt mainīt šo izglītības sistēmu, kur viņi tiešām atklāti sakot ir absolūti degradējuši? Valodas ir bagātība, un mēs jau saprotam, ir savu pieredzi pēdējos vismaz izteikti 5 gadus, ka tas, ko tev stāsta, vai tas, ko tev grib atņemt, ir tas, ko tev vajag patiesībā. Līdz ar to mēs varam arī tā dzīvot, ja, kad mums patiesībā krievu valoda būtu jāmācās. Un kā tas vispār ir iespējams vispār nonākt pie kaut kāda savu viedokļa, ka mēs tikai vienu propagandas kanālu klausamies. Mums vajag klausīties 2 propagandas kanālus, mums vajag klausīties to, ko šeit raida, un to, ko tur raida. Un iespējams, un saprotot to, ka abas ir propagandas. Un tad iespējams, ja esi vērīgs, ja darbojās intuīcija, tad tu vari nonākt pie kaut kāda savu viedokļa. Bet ja tu tagad ir piedāvājums tikai klausīties viens propagandistus, tad tas nav īstais virziens cilvēkam. Jā. Līdz ar to, mums nav par to jārunā, ir skaidrs, tā pozīcija mums sakrīt. Bet labi, par to izglītību. Daļai jau pieskāros, ja, par to puišu izglītību. Līdz ar to šobrīd ir tā, ka visi mācās, visi gan puiši, gan meitenes mācās pie sievietēm. Tas tā kā
Varbūt, kad meitenes var palikt pie sievietēm mācīties, bet puišiem tomēr tā kā nāktos mācīties pie vīriešiem. Un nav pa lielam iespējams kaut kāda reforma vai kaut kāds ielāps, kas šo situāciju atrisinātu. Viņa nav iespējama, un arī mums ir jāsaprot, kāpēc izglītības sistēma ir radīta. Izglītības sistēma ir radīta tam, lai sagatavotu sistēmas darbiniekus. Tad paklausīt, nerunāt pretīm, darīt to, ko tu negribi, un to tev ļoti labi pieradina 12, 20 gadu laikā vienkārši darīt to, ko tu negribi. Un, kad tu to esi darījis 12 gadus, tad tu vari arī turpmāko mūžu darīt to, ko tu negribi. Tur nav risinājums. Es gribētu teikt, ka mums jāsāk no baltas lapas tajā stāstā par izglītību. Un viņš nebūs sistēmisks piedāvājums, viņš nebūs, tas dzims ģimenēs, tas dzims dzimtās, tas dzims kopienās, tas dzims varbūt sētās, tas dzims varbūt ciematos. Tās aizvērtās ciematu skolas ir ļoti laba platforma, kur mums cilvēkiem sākt domāt par izglītību, par savu bērnu pilnvērtīgu izglītību. Un es gribu teikt tā, ka mums ir jāpaņem atpakaļ šīs tiesības izglītot savus bērnus. Ka neviens ierēdnis, neviena institūcija turpmāk vairs neatbild par šo jautājumu. Ka varbūt vecāku padoms, varbūt ciemu padoms, varbūt sētas padoms un tā tālāk. Es pieļauju, ka kamēr sistēma pastāvēs, mums šo jautājumu nebūs iespējams risināt publiski. Tas vienkārši notiek ģimenēs, tas notiek sētās, tas notiek ciematos. Vienas kārtībā šo jautājumu nevar ielikt, jo viņš vienkārši paliks atvilknēs. Līdz ar to es domāju, ka mums nav vērts vispār runāt par kaut kādu Latvijas izglītības sistēmu. Precīzi. Mums ir vērts runāt par savu izglītības sistēmu, un iespējams mums ir dombiedri, ar ko mēs varam izveidot kopā, jo tam mums būs vairāk resursi, mēs varēsim piedāvāt labāku šo iespēju izaugt. Tā skaitā arī pašiem. Bet man vispār ir tāds jautājums, kas viņiem ir devis tiesības lemt par dzīvu vecāku bērniem? Kurš? Ar kādām tiesībām? Tie ir vecāki ir lēmuši, kā saka, šiem bērniem, ka devuši šo iespēju un lēmuši, ka šiem bērniem jānāk pasaulē, un vecāki nes atbildību, ja nevis kaut kāda, kā saka, tur tāda vai tāda, ja, kaut kāda amatpersona, kaut kādā ministrijā, viņi tagad kaut ko regulēs, viņi kaut ko noteiks. Otra lieta, kad šobrīd jau faktiski ir tādas absolūti divas galējības, jo Francijā jau ir analfabētisms, Vācijā es tikko dzirdēju, ka arī viņi grib mainīt matemātiku, jo cilvēki netiek galā vairs ar reizrēķinu. Un tāpat laikā tikko, es, kā jau minēju, Latvijas ziņas nelasu, bet man atsūtīja ziņu, ja, kad, lai mācītos, pieņemsim, Stradiņu universitātē, 17,000 eiro vajadzīgs sakasīt, jā, par vienu gadu. Taču ir absolūti nenormāla summa. Jā, kurš to var vairs atļauties? Jā? Ja pat kāds gribētu būt normāls mediķis, jā, lai arī visi zinām, kas ir Stradiņi. Tā kā tāda absurda apakalips. No vienas puses viss tiek degradēts, no otras puses tas jau varbūt kāds ir ļoti talantīgs, viņš maz nevar vairs atļauties. Jā, es varbūt, tur tā persona spēle vienkārši par to, kāpēc piespiež to darīt vienkārši, bet arī mēs jau gājām, mēs negājām personu statusā, kad mums bija tā situācija. Mēs gājām pamatiedzīvotāju statusā, bet, protams, kad, vienam no mums ģimenē nebija pases, viens no mums nebija ierakstīts sistēmā. Bet tā bija tik milzīga traģēdija sistēmai un tik iedarbināti tādi instrumenti, ka vienkārši, es sapratu, ka tas ir tāds tā kā gan izvērt dzīvības un nāves jautājums, un šobrīd nav iespējas, teiksim, to lietu tā kā risināt, tādā cilvēku statusā un bez vis tās personu lietas. Tā kā
vēl nav pienācis laiks, bet ko es vēlējos varbūt pateikt par izglītību, ja mēs tā runājam, tā kā globālāk, kas ir tas, kas varētu būt labs pamats vai ideja vai virziens, tad šobrīd ir tā, ka vispār izglītojošajās skolās mums trenē tikai prātu. Un tikai trenējot prātu ir par īsu, lai vispār tā kā aptvertu jebko. Tas, kā varētu būt pavērsts tas virziens, un viņš arī ir izskaidrojams cilvēkiem, kas vairāk tic zinātnei, kad mums ir 4 pamat tādas inteliģences, kas ir ķermeniskā inteliģence, ir prāta inteliģence, par ko tā kā cilvēki saprot, jā, tas ir emocionālā inteliģence, jā, cilvēki arī piekrīt, un aizvien vairāk, protams, pasaulē tiek novērtēta tieši emocionālā inteliģence. Līdz ar to par šīm 3 inteliģencēm mums vairāk nav tā kā jāstrīdās vai jāmēģina pierādīt, viņas ir pastāvošas, viņas ir pieņemtas, tā kā, visi cilvēki viņas pieņem, kad ir. Un tad ir garīgā inteliģence, kas faktiski ir pati būtiskākā, tas ir tas, kas es esmu, un tas ir gan sākums, gan gals, gan alfa un omega tajā mūsu ceļā. Līdz ar to, veidojot izglītības sistēmu vai kaut kādas skolas, mums ir jāņem vērā, ka mums ir jārada iespēja pieskarties visām šīm 4 inteliģencēm, viņas attīstīt, viņas iepazīt, ir jābūt 4 smilškastītēm, kurā bērniem vienkārši spēlēties. Un tālāk mēs varam runāt, kas ir tās metodas, kas ir tie instrumenti, kas ir tie procesi, kas var ļaut to pēc iespējas labāk tā kā realizēt to visu. Viss. Punkts. Man vairāk īsti pat nav ko pateikt. Es, protams, varu detalizētāk vēl runāt arī ne tikai par 4 inteliģencēm, bet iespējams par 8, 12, 16 un tā tālāk. Bet tas jau ir sekundāri. Ja? Mums jāpanāk ir tāda tā kā savu veidu vienošanās vai izpratni par to, kas mēs esam, kur mēs esam un kāpēc mēs esam. Un ja mēs varam šiem jautājumiem atbildēt, tad mēs varam doties tālāk. Un tā, pagaidām, ja ir 100 cilvēku un 100 dažādas atbildes, tad ir neiespējami. Jā. Roberts raksta, ka mēs visi esam radinieki, atšķiras tikai radismu pakāpe. Un radismu pakāpe. Un Sandra raksta, kad labvakar, prieks tev atkal esot redzēt. Acīm redzot, jūs esat pazīstami ar Sandru. Un viņa pievienojās, kad mūsdienās daudz vairāk cilvēku jūtas tuvāk, ja ir šī te gara dvēsele, tuvāk vienkārši, kad nav radinieki pat, bet ir vienkārši šis viens ceļš ejams, ja, kad ir gara dvēseles radinieki, ja. Un, jāpievienojās. Respektīvi, mums ir mazs pulciņš ar domu biedriem, bet man jau liekas, kad es saku maz, bet, jā. Pastāst varbūt, kas tas ir par ļoti foršo fona attēlu, kur tas ir bildēts, tad to plakātā, kas tev ir? Tas ir, man liekas, pie amatas. Jā. Vidzemē. Jā. Jūs kaut kāds laivu brauciens? Vienkārši pastaigi gar upi. Jā, mēs kā ģimenē arī praktizējam tādas pārgājienas būšanu dabā, kaut gan tā vai savādāk mēs arī dzīvojam dabā, bet kādreiz, kad mēs nedzīvojam tik tuvu dabai, kad daba bija tur nedaudz tālāk, tad mēs diezgan daudz gājām pa mežiem un arī gar upēm, un šī ir bilde pirms kādiem gadiem, varētu būt 4, varbūt, jā. Jā, bet te es redzu arī tādu noteikti kopsaisti tam, kad, ja tie cilvēki ir tiešām laukos, tad arī, teiksim, tas darbs vieno. Gan darbs, gan atpūta, kad tie cilvēki dara kaut kādas kopīgas lietas, ja, un ka tā jaunā paudze skatās, ko tie vecākie cilvēki dara, ja, un ko vēl pavisam vecā paudze dara, ja, un katrs savu. Un tas ir tas, ka tie cilvēki ir tā kā vienkopus vairāk. Pilsētā pilnīgi taisnība, ja, ka šie cilvēki ir tā kā daudz vairāk izšķīduši.
Bet vai visi atgriezīsies laukos ļoti grūti, jo šobrīd jau tu pats labi redzi, ja, ka tur tiešām jābūt ir ļoti stipriem cilvēkiem, jo viņi dara visu iespējamo, lai tos laukus likvidētu. Un tā eksistēšana tais laukos paliek aizvien grūtāk. Kaut arī tas, ka tā saimniecība, lai tu uzturētu to saimniecību, tas prasa lielus resursus. Jā, bet ir vajadzīgi dažādas pieredzes, tāpēc es domāju, arī tās pilsētas vai dzīvošana vairāk kopā. Iespējams, tāda pieredze ir vajadzīga. Un kā jau mēs redzam, mēs tāpat beigās nonākam pie sava ceļa un pie savas vietas, kur dzīvot. Tāpēc ir jau tā, ka sprīdīts grib iziet tajā pasaulē un to laimi atrast. Un pēc tam vienkārši viņš atgriežas mājās. Tāpēc iešana uz pilsētām, viņi ir tāda šī laikmeta iezīme, spēles elements, teiksim tā. Jā. Vai tev ir vēl kaut kas tāds pastāstāms skatītājiem mūsu? Es domāju, ka mēs esam 3 tāds milzīgs tēmas, nedaudz pagājuši. Viņās laiks arī ir samērā jau pagājis. Es domāju, ka pirmai mūsu sarunai būs labi. Un tad jau... Es būšu ļoti pateicīgs, ja tu pieteiksies vēl kādai sarunai, jo, manuprāt, es domāju, tas bija vērtīgi gan man kaut ko uzzināt, bet pats galvenais arī es ceru, ka skatītāji novērtēs. Visos gadījumos tiešām liels paldies. Gribētu arī aicināt Robertu, ja viņš vēl ir ēterā, klausās mūs, kad arī viņš ļoti sen nav bijis, varētu pievienoties pie mums. Ir starp citu arī tāda iespēja, ka raidījumu var izveidot arī 3 un 4 cilvēki. 4 varbūt pa daudz, bet 3 varbūt ir baigi optimāli kādreiz iziet padiskutēt. Tā kā visi ir aicināti un jā, starp citu arī tu minēji, ka tu klausies manu draugu Romānu. Ļoti iespējams Romāns ir nedaudz apslims, bet ļoti iespējams, ka rītā mēs iziesim ēterā Romānu, tā kā laiks, kā vienmēr, tie varētu būt 7 vakarā. Tā kā, bet es nesolu vēl, man ir jāsazinās ar viņu vēl rīt no rīta, ja, bet iespējams, ka Romāns rīt būs. Labi, pateicos tev un uz tikšanos tad līdz nākamajai reizē. Pateicos tev arī par šo organizāciju un par labu sarunu. Es domāju, ka bija interesanti daudziem, un man noteikti arī bija interesanti kaut ko uzzināt, un man bija interesanti arī tas, ka mums stipri daudz lietas saskan, absolūti viens vektors, ja, kā es iepriekš minēju, par daudzām lietām es vispār nebiju ar tevi nekad runājis, ja, bet ir absolūti līdzīga nostāja. Skatītājiem es gribētu atgādināt, ka ir svarīgs tas īkšķis gan manā raidījumā, gan šobrīd es ceru, ka jūs pieteiksieties, uzlikšu vēlreiz jums fonā. Tas gan vairāk kārt jau bija, bet uzlikšu jums vēlreiz Tāra kanālu. Ja, piesakieties viņa raidījumiem un sekojiet līdz arī citur viņam. Tā kā tas, man liekas, arī ļoti svarīgi, lai mēs pēc iespējas šos kanālus gan atbalstītu, gan sekot līdzi. Un tas īkšķis ir svarīgs, tāpēc, ka gan īkšķis, gan komentārs no 5 vārdiem ir svarīgs. Tā iemesla dēļ, lai jūs varētu, lai cits skatītāji varētu vairāk redzēt šos redzījumus. Es te paralēli meklēju to plakātu, pēkšņi noklīd, bet reku viņš ir. Labi. Paldies tad līdz nākamajai reizei, un varbūt ir tev kāds labs novēlējums skatītājiem. Jā. Mans novēlējums ir uzticēties savai balsī, iespējams sākumā klusai, kas čukst, bet viņā ieklausoties ar katru brīdi viņa kļūst tā kā dzirdamāka. Un tas ir vienīgais tāda saliņa, kur patvērties, un arī vienīgais, uz ko var šajos laikos, kad ir tik daudz viedokļi un tik daudz taisnības, uz ko var paļauties. Jā, ļoti jauki. Pateicos tev līdz nākamajai reizei. Uz redzēšanos visiem. Tā.